Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Ir 1. maijs. Ziedonis. Viskaistākais gadalīgs, man liekas, kas iedvesmo, kas ceļ, kas stiprina. Zied visur, zied visās malās. Gribas, lai zied arī pie mums rokās. Bet Dievs tā ir viss sakārtojis. Es pamanīju, ka cilvēka dzīve ir kā koks, kas pavasarī uzplaukst, tad pavasaru zied, tad viņam nokrīt lapas, un pēc tam iestājas miera periods. Un pēc šī miera perioda nāk jauna dzīvība. Es skatoties uz savu dzīvi, es varu teikt, ka tā ir, nāk bērni, aug, jaunības mīlestība un viss tas izaug bērni, un tad viņi aiziet, un tad iestājas tāds kā rudens. Un tad viņi sakārto savas dzīves, un tad ir jauns pavasaris, jaunāk mazbērni, prieki, bēdas, viss kopā. Un Dievs mums tā to ir iekārtojis, ka mūsu jaunība atjaunojas kā ērglis, ka mēs varam dzīvot žēlastībā, laipnībā, mīlestībā. Un daudz no svara mūsu dzīvē ir tas, ko mēs paši par sevi domājam, kā mēs par sevi domājam, un vai tas atbilst tam, ko Dievs ir teicis savā vārdā. Un tam laba lieta ir ikdienas apliecinājums sev. Pārliecinātība par to, kas es esmu Jēzu, ko Dievs man dod. Mēs esam dzīvojot šīs pasaules dzīvi, mēs esam savākušies visādu bagāžu, saskatījušies no citiem, no savas pieredzes, piedzīvojuši neveiksmes, bet Dievs savā vārdā saka ko citu. Un ja līdz šim iepriekšējos vēstījumos es dalījos ar to pamācību, ko deva Kenets Ervīns Heigins vecākais, tad turpmākie apliecinājumi būs manis pašas izrakstīti no Dieva vārda. Manas atklāsmes par to, ko es ieraudzīju vārdā, kā es to sapratu. Un laikā, kad Dievs man atklājās kā labvēlīgs Dievs, bija viena no pirmajām lietām, es uzzināju, ka to, ko es sēju, to es pļauju, un es pļauju to, ko esmu iesējis, un ka uz visu Dievam ir paredzēta 100-kārtīga raža. Un kā viens no pirmajiem apliecinājumiem pašai sev, man ir ierakstīts šāds: 100-kārtīgā raža darbojas manā labā pastāvīgi, nepārtraukti, visu laiku, lieto kuru izteicienu gribi, bet saproti, ka visu, ko es sēju, to es arī pļaušu. Un vienmēr pļaušu daudzkārt vairāk. Un daudzus gadus es nepamanīju to, ka arī negatīvās lietas iesētas aug 100-kārtīgi. Kur tas ir rakstīts? Tā ir laba lieta. Tas ir Dieva vārds, tas ir Mārka evaņģēlijs, tā ir 10. nodaļa Mārka evaņģēlijā, un 29. pantā ir rakstīts: Jēzus teica, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu 100-kārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. Paskaties, tas nenozīmē, ka mēs esam mācīti, reliģiozi mācīti, kad, pacieties, debesīs tev labāki klāsies. Nē. Jēzum nekad nav bijis paredzēts tikai debesīs visu to labo. Jēzus saka, jau šinī laikā un nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Tāpēc Jēzus to teica. To neizgudroja ne Kenets Koplēns, ne Labklājības evaņģēlijas sludinātāji. Jēzus teica, ka mēs saņemam 100-kārtīgo ražu.
Tāpēc man pašai sev bieži vien ir jāatgādina, simtkārtīgā raža darbojas manā labā pastāvīgi. Āmen! Jēzus, es tev pateicos, Dievs mīļais debes Tēvs, es tev pateicos, ka tev ir labs nodoms mūsu dzīvē. Es pateicos, ka tu vienmēr bagātīgi atlīdzini, ka tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu, ka simtkārtīgā raža tiešām darbojas mūsu labā pastāvīgi un palīdz mums to atcerēties, kad gribam pateikt kaut ko sliktu, kad gribam darīt kaut ko sliktu. Mēs zinām, ka mēs nākam pie tevis, nožēlojam to, tu mums piedod, un tomēr vadi mūs nedarīt ļaunu, bet darīt labu, jo sevišķi ticības biedriem. Lai par mums tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība Tēvs. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Runājot par sēju, es sen neesmu pieminējusi, bet atcerēsimies, ka 3., 4., 5. oktobrī Ates centrā notiks dievkalpojumi no mīnus uz plusu. Un es cenšos parasti neaizmirst un ievietot šo bildīti ar QR kodu, ar rekvizītiem, ja ir iespēja. Ja Dievs tevi uz to aicina, piedalies šajā pasākumā ar savu ziedojumu, un Dievs tevi svētīs. Jēzus vārdā. Āmen.